2025. gada pēdējā diena. Šodien priekš manis kaut kas vēl nebijis. Brauksim uz jūru. Būs skaista diena, lai gan ir vējiņš un vēss, -5 grādi. Bet būs saulīte un būs ļoti labs laiks. Tā kā dosimies trietā līdz jūrai un baudīsim piedzīvojumus. Cerams, ka viss būs forši, bet vējš nav tik liels, nevajadzētu būt nekam bīstamam. Redzēs, kā mums ies. Mēs mēģinājām čili dabūt ārā. Kaut kas jau vismaz bišķi būs, bet vēl varētu. Kāds ķīlis iznāk! Jā, Haidī, rīktīgākais! Svarīgs pasākums pirms katras ērēšanas. Wow, dāvi! Kājas slidin iekšā. Vienu kāju, otru. Nekās pieradīs. Sākumā būs skečība, bet pēc pusstundas jau būs ok. Pēdējais posmiņš bija tāds nepatīkamāks. Pilnišs bija kā 40 centimetri. Vējš iepūta, to visu padarīja nestabilāk. Bija tā. Kā jums sajūta? Perfekti! Tā, kad braucām pēdējo postu, tad viss tādi klusi bija. Neviens vairs nejokoja. Bet, jā, šobrīd forši atdzēsimies un, jā, vairēcinām. Jā, nolēmām uz jūru neairēt, jo Daugavā diezgan nepatīkami tie viļņi. Sēž mētā. Skaidrs, ka tuvojoties jūrai, es pieņem tos spēkā. Pēc ievērējām Zundas kanālā. Nē, tas nav Zundas kanāls. Sākam Daugavas tā laikam, jā. Un vienkārši izmetām mazu līkumiņu. Dosimies lēnā garā atpakaļ. Tāpēc ir divas ziņas. Labā ir tā, ka vējā pa vējam mums jāērē, kas būs fiziski vieglāk. Bet sliktā ziņa ir tā, ka viļņos, airējot pa vējam, jau ir nestabilāk. Tas, protams, to procesu padara nepatīkamāku. Jo tagad braukt, airēt pret viļņiem bija ciešami, bet beigās ne homuli. Tā. Mums jāveic kādi 2 kilometri līdz kanālam. Rīgas kanālam, tur jau mēs esam iekšā. Tad būs mierīgi. Jā, jūs vējš pieņemās spēkā. Redzēs, kā būs atpakaļ. Viens posmiņš
Būs tāds. Ejam iekšā Daugavā. Pieksts salstam. Labi, ja rokai baigi. Kāpēc atpakaļ. Šitas tas nepatīkamākais posms. Pēc tam jau bišķi mierīgāk. Plus, ka te var plunčāties un tāpat iet labā tempā uz priekšu. Bet sajūta saudabīga, ka tu aizmuguri paceļ augšā. Bet nu viss okei. Skaidrs, ka cilvēki jūrā airē vēl lielākos viļņos. Labi pieredzīta. Šī ir laba pieredze. Man patīk. Priekš airēšanas tieši. Te lai viņi mēsā, nesā. Galvenais nedrīkst samesties šķērsām. Šeit ir lieli viļņi. Jāturās pa viļņiem. Opa. Te tāds skeķī, ne? Balansē. Bet nu nav arī tik traki. Var tik galvā. Bet brīžam ir tāds, kas sagriež pēkšņi. Galvu iedot. Obā! Te vēl laikam Vilnīts kāds no Gaujas. Būs no stāna arī, ne? Ko saki? Būs no stāna arī. Piedurkni piesmēlās. Tas nekās. Te viļņi. Kustina laiva tikai, bet tā saule man besī. Saules nevar skatīties uz priekšu. Sajust to plakni. Skatiens tikai tepat lejā uz laivu. Attiecīgi nav telpiskuma izjūta. Kaut cik jau ir, bet nav tik, cik gribētos. Kā jūs pasēkoji? Nezinu, kādā atsevišķā vilnī, bet neko baigi gari nesanāca. Iesaisties, izturēt, bet nu bija apagīti daudz. Nu daži, jā. Bet saka, viņi ir īsi. Jā. Viņi ir ok, bet viņi ir īsi. Viņi būtu tādi garāk, ka varētu iesaistot. Iebrauksim tur bišķi vēl kreisais. Es palūkšu tevi paņem brilles no Nē, es neņemu. eglīte. Kas ir? Kas ir eglīte? Pats teic galā. Nu labi, tad skāpšu krastā. Labi. Vai vienmēr vajag izrunāties, Bet Kristapam? nu tā ir. Jā, ka man ūdenī būs jāromāja, tāpēc domāju, ko mugursalst. Kaut kur jākāp krastā. Man tagad pietiek, paldies. Es vairāk negribu. Nezinu kā citi, bet man pietiek. Kā tev, Dāvi? Lieliski, pašreiz. Simdiņi. 3 komplekti. Šī mums bija 22 km. 22 kilometri. Jā, brīnišķīgs vecgada. Rīts! Jau diena. Šī mums bija tāda pirmā airēšanas pieredze ziemā, bet patīkams gada noslēgums. Izcils.
aktīvs, veselīgs, ar nelielu izaicinājumu. Un tā darīt nevajag. Nē, tā var darīt. Bet tad tev jābūt bišķi tādam. Nu, tā kā mēs. Bišķi josīgiem man jābūt. Jā. Normāli cilvēki šo nedara. Jā. Tā kā tā. Tiekamies jaunajā gadā. Arrivederci!